Un tā kā pārstāvu ārlietu ministriju, tad es piedāvāju skatījumu uz Grosvalda dzimtu no ārlietu dienesta vēstures un diplomātijas viedokļa, jo Grosvalda ģimene ir visai spilgts piemērs diplomātu dinastijai, kas patiešām vienīgā ir tik plaši pārstāvēta Latvijas ārlietu dienestā. Tās pārstāvjiem bija sava loma gan jaunā Latvijas ārlietu dienesta tapšanas laikā, gan visā neatkarīgas valsts pastāvēšanas laikā līdz PSRS okupācijas režīma nodibināšanai, un arī pēc tam reprezentējot Latvijas Republikas varu ārpus Latvijas uz ārkārtējo pilnvaru tiesiskā pamata. Ilgus gadus ārlietu dienesta vēsturi pētījis daudziem klātesošiem labi zināmā vēsturniece Silvija Križēvica. Gan Gintai, gan Kristīnai, gan Evai mums ir bijušas aizrautīgas un ilgas sarunas ar Silvijas kundzi, un arī es lielā mērā esmu izmantojusi viņas iestrādes, bet arī lasījusi lietas Latvijas valsts vēstures arhīvā, jo būtībā visi dokumenti, kas saistās ar laika periodu no ārlietu dienesta izveidošanas līdz okupācijas laikam un līdz arī tālāk par trimdas laiku glabājas Latvijas valsts vēstures arhīvā. Nevarētu teikt, ka es pretendēju uz liela pētnieka statusu, bet centīšos jums pamatot, kāpēc izvēlējos tēmu Grosvalda ģimeni kā simbols. Lielākoties pamatā tam ir personas lietas skatītas arhīvā un arī dienesta ziņojumi, kas ir patiešām ļoti interesants un visai tāds daudzpusīgs materiāls, lai pētītu Grosvalda dzimtu kā diplomātus. Tātad tie ir gan ziņojumi, kas saglabājušies no delegācijas Parīzes miera konferencē, gan arī strukturētie ļoti labā valodā, ārkārtīgi skaistā mākslinieckā rokrakstā rakstītie sūtņi Grosvalda ziņojumi ārlietu ministram, ārlietu ministrijas nodaļā no sūtniecības Parīzē, Helsinkos un Varšavā. Un visbeidzot Oļģerta Grosvalda protokolētās sūtņu sanāksmes trimdā pēc Otrā pasaules kara. Historiogrāfija daudz nekavējuši laiku ar historiogrāfiju, tad gribu teikt paldies gan vēsturniekiem, gan arī mākslas vēsturniekiem, Gintai, gan arī daudz materiālu un interesanti bija jau izpētīt un parādīt izstādē diplomātija un māksla, kas daudzus gadus atpakaļ bija izvietot ārlietu ministrijā. Tātad, ko nozīmē Grosvalda ārlietu dienestā un kāpēc es atļaujos teikt simbols? Zināmā mērā simbols tam, kā veidojās ārlietu dienests un kas bija pirmie ārlietu dienesta darbinieki. Tātad izglītoti, sabiedriski aktīvi, izzinoši, valodas protoši, par savu statusu, lomu, pārliecināti cilvēki un arī kam bija reputācija tā laika sabiedrībā. 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas valsts jaunizveidotā ārlietu dienesta tapšanā klāt bija 6 Grosvalda ģimenes pārstāvi. Jau kopš 19. gada sevi pieteica gan Frīdriks un Marija Grosvaldi, gan viņu bērni Oļģerts, Līna, Jāzeps un Margareta. Kas viņi bija līdz dienesta izveidei? Tad 1919. gads. Frīdriks Grosvalds, tolaik 69 gadu vecs, advokāts, Rīgas domnieks, Krievijas valsts domas deputāts, Rīgas pilsētas valdes loceklis, Rīgas Latviešu biedrības ilgadējs priekšnieks, bēgļu apgādāšanas centrāla komitejas loceklis, tātad viņam ir juridiskās, ekonomikas zināšanas, kā arī pārvaldīja vācu, krievu, franču valodu, kas bija ļoti noderīgi jaunajam ārlietu dienestam. Sieva Marija, 19. gadā 62 gadi, rosīga sabiedriskā darbiniece, 14. 16. gadā vadījusi Latviešu palīdzības komitejas, dāmu komiteju, kas Rīgā aprūpēja karā iesaukto piederīgos un sniedza palīdzību bēgļiem. Valodu zināšanas izcilis, varētu teikt, tam laikam nereti viņu noturēja pa vācieti, jo labi runāja vācu valodā, un ne tikai arī franču, angļu un krievu. Oļģerts pabeidza Minhenes universitātes filozofijas nodaļu mākslas vēsturnieks, ar vācu, krievu, franču, angļu, itāļu valodas zināšanām. Vēlētos uzsvērt arī, ka līdz tam viņš jau bija Latvijas pagaidu Nacionālās padomes ārlietu nodaļas sekretārs. Līna, privāta skola Rīgā, valodas kursi Parīzē, Londonā, klavieru spēle, pārvalda pilnīgi angļu, franču, krievu, vācu valodu, vēlāk arī pietiekoši zviedru, var tulkot no dāņu un norvēģu. Jāzeps, Edgars jau minēja šo strelnieku laiku, kā arī Lielbritānijas armija, kuras sastāvā piedalījās ekspedīcijā,
mākslinieks, varēja runāt 5 valodās un persiešu valodu klāt. Margareta privāta skola, angļu, franču, krievu valodas zināšanas, ar vārnīcu var tulkot no itāļu un spāņu valodas. Tātad viņi visi bija sabiedriski aktīvi cilvēki, kur Pirmā pasaules kara laikā darbojas Latviešu bēgļu palīdzības komitejā. Un Oļģerts, kā Latvijas pagaidu Nacionālās padomes ārlietu nodaļas sekretārs, jau pirms Latvijas Republikas proklamēšanas uzņēmis sakarus ar citu valstu pārstāvniecībām. Faktiski Latvijas diplomātija veidojās līdz ar valsti, politiķiem un diplomātiem profesiju apgūstot praksē un pastāvīgās teorētiskās studijās. Un kā 1919. gadā raksta pirmais ārlietu ministrs Zifrīds Anna Meirovics, Latvijas diplomātijai bija un ir jātop bez iestrādājušos ierēģu kadra, bez norūdītu diplomātu valsts vīru sastāva. Pārvarot, cik labi prasdama visus šos šķērsļus, Latvijas ārlietu ministrija vairāk vai mazāk norganizēti veica savu darbu. Kas viņi bija ārlietu dienestā? Tātad Friedrichs Grosvalds bija pirmais Latvijas Republikas sūtnis Zviedrijā, nerezidējošais sūtnis Dānijā un Norvēģijā. Un es atceros, ka muzeja rīkotajās sarunās pacēlās jautājumu, kā tad Grosvalds kļuva par sūtni. Jo sākotnēji tas nebija plānots. Būtībā jau par sūtni Zviedrijā bija plānots uzaicināt Arveidu Bergu, bet jāsaka tā, kā tas nereti ir, mazliet savstarpējās attiecības un strīdi, jo Bergam bija nosacījums, ka viņš kļūs par sūtni, ja noņems no iekšlietu ministra posteņa Miķelu Valteru. Bet tā kā Valters un Ulmanis bija draugi, un Zariņš jau tajā laikā bija virzīts par sūtni Somijā, tad Jānis Čakste ieteica Friedrichu Grosvaldu, kā zinošu ekonomikā un jurisprudencei par sūtni Stokholmā. Tādējādi 19. gadā martā Meirovics uzrunāja Friedrichu Grosvaldu. Sākotnēji viņš atrunājās, ka ir jau vecs, bet beidzot pierunāja Friedrichu Grosvaldu kļūt par sūti ar nosacījumu to, ka viņam nāk palīgā sieva meita Līna. Darbības mērķis sūtniecībai, kā Meirovics to formulē vēstulē Grosvaldam no Parīzes, ir tātad pamatot Latvijas pastāvības atzīšanu, politiski diplomātisko attiecību uzturēšana ar ārvalstu vadībām, ārlietu ministrijas un Latvijas valdības informēšanu, kā arī aizstāvēt Latvijas pavalsnieku intereses ārzemēs. Marija tātad nedaudz vairāk nekā 2 gadus, no 20. gada janvāra līdz 22. gada aprīlim ir Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības, ja vēlāk sūtniecības Stokholmā kancelējas darbiniece, gan grāmatvede, gan lietvede, gan tulks. Viņi gan parasti arī vēstulēs raksta, ka valodu viņi ir zinājis daudz labāk nekā Friedrichs, un tur dažādi arī pat valodu pārpratumi. Oļģerts savukārt ir Latvijas delegācijas sekretārs Parīzes miera konferencē, pagaidu valdības pārstāvis Parīzē, vēlāk sūtnis Francijā, Beļģijā, Nīderlandē, Somijā, Polijā, un tad tā praksa, ka nosedz arī citas valsts, tātad nerezidējošais sūtnis Rumānijā, Austrālijā, Ungārijā, Spānijā un Portugālē. Un būtībā viņš arī bija tas, kas dienestu turpināja arī Latvijas okupācijas laikā, lai arī ar ierobežotām tiesībām. Jāzeps 19. gada vasarā kļuva par Latvijas delegācijas sekretāru Parīzes miera konferencē, un sadarbībā jau ar Evu un Kristīnu un Ievu, ka tika publicēti šie te protokoli, mēs redzējām viņu skaistajā rokrakstā, tātad protokolē Parīzes miera konferencē Latvijas delegācijas sanāksmes no augusta līdz septembrim un arī no oktobra līdz decembrim 1919. gadam. Un ir saglabājušās arhīvā ļoti interesantas arī vēstules un arī Meirovicu parakstīta vēstule Britu ekspedīcijas spēku komandierim Mezopotānijā par leitnantu Jāzepu Grosvaldu, kuru aicina darbā Latvijas ārlietu dienestā. Un pirmais ārlietu ministrs Meirovics arī raksta Oļģertam uz Parīzi, ka Jāzepu aicināja par ārlietu ministrijas kabineta šefu, bet pirms tam, lai Parīzē viņš pārņem miera delegācijas sekretāra pienākumus, lai tev, tas ir Oļģertam, vairāk laika legācijas darbam. Savukārt Jāzeps ārlietu ministram atbild: man nav diez cik lielas organizatoru un ierēģi spējas, un ļoti šaubos, vai varēšu izpildīt jūsu nodomāto ierēģņa vietu. Parīzes delegācijas darbībai izbeidzoties, es varētu iestāties Londonas legācijā. Šifrējot telegrammas,
Es esmu atradis dažus trūkumus, kas traucē pie angļu un franču telegrammu sastādīšanas. Tā kā esmu kādu laiku nodarbojies ar šifrēšanu angļu dienestā, šeit klāt iedrošinos pielikt pāris priekšlikumus, kurus drošības pēc iešifrēju. Novēlu jums vislabākās sekmes jūsu grūtā darbā un zīmējos visā cienībā. Un tā Latvijas valsts ārlietu dienesta vēsturē Džo ir ierakstīts kā 1919. gada Parīzes miera konferences delegācijas sekretārs. Savukārt meitas Līna, Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības Zviedrijā pirmā sekretāra un Margarēta, otrās šķiras sekretāra Latvijas diplomātiskajā pārstāvniecībā Londonā, vēlāk ministrijas rietumu nodaļā. Un te es vēlētos ieskicēt vēl vienu aspektu tādā simboliskā Grosvalda ģimenes skatījumā ārlietu dienestā. Tas ir sievietes ārlietu dienestā. Grosvalda meitas Līna un Margarēta ieņēma tam laikam augstu samatus ārlietu dienestā, jo dienesta izveidas beigu posmā, tas ir 20. 22. gads, attiecībā uz sievietēm ir tāda dominējoša nostādne, ka sievietes var ieņemt ne augstāku par otrās šķiras, atsevišķos gadījumos pirmās šķiras sekretāra samatu. Ārlietu dienestā ir šī diplomātisko rangu tabulas, un arī tajā laikā tas bija tātad ir atašējs, tad nāk trešās šķiras sekretārs, otrās, pirmās un tad sūtņi. Un kā jūs redzat, sievietēm tas ierobežojums bija. Tāda bija ārlietu dienesta starptautiskā praksa, un būtībā tas nebija Latvijas izņēmums. Sākotnēji pat sievietes Latvijas ārlietu dienestā ieņēma augstākus amatus, bet pēc tam pieskaņojās Eiropai un pazemināja. Kolēģis, ko jau manu minētā kolēģis Silvija Križēvica, kas rūpīgā darbā ir apkopojusi statistiku par sievietēm, es izmantoju viņas datus, ir saskaitījis, ka līdz 40. gadam no 294 augstākajiem diplomātiski konsulārā dienesta amatiem 278, 94,6% bija vīrieši un tikai 16 bija sievietes, tas ir 5,4%. Un jāatzīmē, ka bieži vien sievietes, kas pildīja augstākos amatus ārlietu dienestā, bija radnieciskās attiecībās ar valsts vai arī ārlietu ministrijas vadošajos posteņos strādājušiem vīriešiem. Bet tas, protams, nenozīmē, ka viņas neatbilda tam amatam, gluži pretēji. Gan Līna, gan Margarēta bija ļoti spējīgas un gudras dāmas. Tā Līna tēva sūtņa prombūtnes laikā, lai arī tas nebija ilgs laiks, pildīja viņa pienākumus un kārtoja sūtniecības darījumus. Kad Margarēta Meirovica jau varētu ļoti daudz rakstīt, bet es domāju, to jau ir izdarījusi arī Kristīna, un tāpat arī Eva jums daudz ko pastāstīs, bet Meirovics jau 19. gadā 1. jūlijā Georgam Visaniekam uz Londonu, tātad sūtnim raksta, kas attiecās uz manu sekretāru, tad no jūsu priekšā liktiem kandidātiem par visderīgāko man izliekas Grosvalda Jaunkundze. Ja viņa būtu ar mieru braukt man līdzi uz Latviju, tad lūdzat, lai viņa spēr vajadzīgos soļus priekš sagatavošanas. Un tad neliela atkāpe, ka tikai 2 no 16 sievietēm augstākajos amatos strādāja ārlietu dienestā no 19. līdz 40. gadam. Tad viena no tām bija Margareta Grosvalda. Un jāsaka tā kā par nodaļas vadītāju, viņa strādāja rietumu nodaļā, un tā praksa nebija, ka sieviete varēja kļūt par nodaļas vadītāju, tad, es mēģināju tā kā paskatīties rietumu nodaļas dokumentos, bet zināmā mērā tas Margaretas darbs vairāk ieplūda jau kopējā nodaļas darbā. Un visbeidzot Olģerts, kā visilgāk dienestā strādājošais Grosvalda ģimenes loceklis. Būtībā viņš simboliski tā kā parāda tādu augstu ranga diplomāta ilglaicīgu darbošanos ārlietu dienestā. Te mēs nerunājam varbūt par viņa kapacitāti vai cik spējīgs viņš bija, bet tas, ka būtībā tas viņa gājums bija tāds, ka viņš bija no sākotnēji no Latvijas atzīšanas de jure līdz pat tam, ka viņš bija tas, kas izveidoja sūtniecību Parīzē un ieņēma sūtņa amatu līdz pat 40. gadam okupācijai. Viņam bija arī tas, ka turpināja strādāt diplomātiskajā dienestā arī ārpus okupētās Latvijas, un kā mēs zinām, uz ārkārtas pilnvaru pamata vienīgā ministrija, kas turpināja darboties okupācijas laikā ārpus Latvijas, tā bija ārlietu dienests. Būtībā
Olģerts sevi jau bija pieteicis jau Petrogradā, darbojoties Latvijas pagaidu Nacionālās padomes ārlietu nodaļas sekretāra amatā. Tur viņš arī ieguva saskarsmi ar citu valstu sūtņiem un arī zināmā mērā, kā Mejerovics arī rakstīja praksē, apguva diplomāta amatu. Tātad viņš bija pirmais, kas ieradās Parīzē jau 1919. gada janvāra pēdējās dienās, lai organizētu delegācijas darbu. Un jāsaka tā, ka Mejerovicam vēl sākotnēji tās franču valodas zināšanas nebija tik labas, un faktiski Olģerts bija tas, kas viņu pavadīja visās vizītēs un arī visās tikšanās ar augstākām amatpersonām Parīzē. Tātad no 19. gada februāra līdz jūlijam Olģerts bija delegācijas sekretārs, un tad, kad delegācija beidza darbu, tad viņam tika dots uzdevums organizēt un vadīt Latvijas diplomātiskās pārsniecības darbu Francijā. Un tad līdz ar to Olģertam arī tika gan tas gods, gan arī skaistais pienākums, ka tajā brīdī, ka Latvijas valsti atzina starptautiski, šajā starposmā, ka vairs nebija delegācija, tā bija devusies uz Latviju, viņš bija tas nosacīti tā persona, kas palika Parīzē par delegātu pie miera konferences, un līdz ar to tas vēstījums un Briāna tā nota par to, ka Latvija ir atzīta starptautiski, tika adresēta Olģertam Grosvaldam, un viņš arī atbildes notas pateicības parakstīja kā Latvijas delegāts Parīzē. Vēl tāds interesants detaļas, ka Olģerts Grosvalds bija arī tas, kas organizēja visas ārlietu ministra tikšanās Parīzē ar Francijas valsts vīriem. To, ko jau minēja arī profesors Kraviņš, ka tas būtu interesanti pētīt. Tas tiešām bija, ka viņi tikās decembrī ar prezidentu, ar ārlietu ministrijas ģenerālu sekretāru, dienu pēc dienas, ar sabiedrotu augstākās padomas vadītāju Fošu, ar Francijas parlamenta priekšsēdi. Un visur Olģerts Grosvalds pavadīja pirmo ārlietu ministru. Viņš ir atstājis ļoti izsmeļošus un daudzskaitlīgus ziņojumus, gan par Parīzes miera konferences laiku, gan sūtņu ziņojumus no Parīzes, Helsinkiem, Varšavas un atkal Parīzes. Un, kā jau Kristīna arī grāmatā Grosvalda raksta, viņi ir tik rūpīgi, labā valodā, pat, ja mašīna rakstītāji rakstīs, tad komatiņi ir salikti, Grosvalds ir salicis komatiņus, un arī rokrakstā rakstītājs patiešām ar lineālu parakstītas ir tās nozīmīgākās vietas. Bet es vēl, tīri no vēsturiskā viedokļa vēlētos izcelt, ka tie ziņojumi ir ārkārtīgi labi strukturēti un ļoti tīrā, skaistā valodā. Varētu teikt, ka lasot tos, var labi iejusties atmosfērā. Tur gan ir analizēta, ja tas rakstīts no Parīzes, tad ir Francijas iekšpolitika, ekonomiskā dzīve, arī cilvēku noskaņojums, kultūras dzīve, tāpat arī par sūtņu sanāksmēm. Regulāri satiekas Baltijas valstu sūtņi. Tad ir šodienas kontekstā ir arī analizēt Krievijas sūtņi. Mēs redzam arī, ka Olģerts diezgan vērīgi redz, kāpēc Krievijas sūtnis vienmēr ir ar vairākiem līdzdarbiniekiem, ja, ka vienmēr ir šī kontrole. Un tā kā ārkārtīgi interesanti to lasīt ir. Un visbeidzot, Grosvalda protokolētie sūtņu apspriežu materiāli pēc Otrā pasaules kara. Arī tie ir visai izsmeļoši un ļoti, ļoti pamatīgi gan par latviešu bēgļu jautājumu, par bēgļu aprūpi. Un arī, jāsaka, daudz tādi interesanti momenti, kas sasaucas arī mūsdienās. Un, lai nobeigumā es tomēr vēl gribētu, tā kā mana ziņojuma tēma bija zināmā mērā par simbolisku Grosvaldu dzimtas sasaisti ar ārlietu dienestu, tad nobeigumā es gribētu simbolisku sasaisti arī ar mūsdienām. Tā, piemēram, 1954. gadā, kad sūtņu sanāksme notiek aprīlī Londonā, Olģerts Grosvalds referēja par situāciju Francijā, sakot, ka nedaudz jau ir uzlabojusies attieksme pret Baltiju. Viņš runā arī par Eiropas padomi, tad 49. gadā Strasbūrā tika nodibināta Eiropas padomi, kuras apvienoja 46 Eiropas valstis, un būtībā tās mērķis bija tāda kopīga demokrātiska un tiesiska telpa.
Un Oļģerts Grosvalds savā uzstāšanās saka, ka ļoti žēl, ka Strasbūrā nav neviena latvieša, tur vajadzētu kādu permanentu pārstāvību kā novērotāju. Un savēlkot ar mūsdienām 2023. gadā Latvijas valsts pusgadu bija prezidējošā valsts Eiropas padomes ministru komitejā, tātad Strasbūrā. Tāpat Grosvalds 54. gadā uzsver, ka vajag kādu izdevumu par Baltiju, jo ANO Baltijas valstis pazaudējuši savu statusu. Viņš raksta, no 60 ANO locekļiem neviens nesot bijis ar mieru uzņemt Baltijas jautājumu dienas kārtībā. Un šobrīd Latvija ir izvirzījusi savu kandidatūru ANO drošības padomē uz 28. 27. gadu. Tātad nobeidzot, es gribētu tādu īsu ieskatu tā kā apkopot, ka Grosvalda ģimene zināmā mērā ir tāds simbols diplomātu dinastijai ārlietu dienestā. Paldies par uzmanību!